Čau visiem! Ir trešdienas rīts, un mēs dodamies pēc savu vilcēju. Vilcējs atrodas pie Tomiņa servisā Jelgavā. Paņemsim vilcēju, tad uz bāzi, pēc zemās bedres lielās, un tad jau mēs ripināsim uz Kuldīgu pēc Fukša. Tā kā varbūt izdosies, šis būs īsts video, viena diena traileru dzīvē. Dāj, laižam! Esam pie smagā. Kaut kur jābūt atslēgām, tikai ne tur, kur parasti stāv. Un atslēgas nav. Kā mēs gaidam. Brīnums, ka parādīsies atslēga. Mistiskā kārtā atradām atslēgas, kur bija paslēgtas. Atklājām gaisa braukumu. Kādas ir brokastis mums šorīt? Es jau apēdu. Kā vienmēr. Jau esam smagajā un braucam jau. Labrīt, tuvojamies bāzei un tikko savu saņēmu no priekšnieka otru ziņu, kad toreiz, kad braucu pēc kombaiņiem uz Paldiskiem, Pērnavā es apzinu vienu polu, kas tur visu laiku, tur, kur 70 Rīgas braukt, 50, 70, 50, 70. Es neveiksmīgā brīdī izdomāju viņu apdzīt, un tur bija fotoradars. Ierādās man nobildējis 84 km/h, kur 70 atļautais. Tur paņemot nostot to tur kļūdu, laikam 81, laikam tur ir vai kaut kā tā. Un 84 eiro pa virs. Nice. Uzlabojās dienu, vai? Jā, vienkārši. Tad es biju Topiņā, kamēr Andris sāķēja piekabi. Re, kur viņš jau brauc. Nu mēs jau saldumu esam pabraukuši garām, esam ceļā uz Kuldīgu, palika kaut kādi 30 kilometri. Un viena diena trailerista dzīvē pagaidām ir diezgan garlaicīga. Lielam esam pieaķējuši piekabi un nobraukuši no bāzītes 157 km. Tā kā vēl 50 no Jelgavas līdz bāzei. Tā kā tikai vienīgi ripojam. Nu, gan jau kaut kas interesantāks būs, tā kā sāksim krāmēt tehniku. Es ceru, ka bez piedzīvojumiem jau godvārds man viņa dzīvē pietiek. Un taču negribās vairāk. Tā kā braucam pēc traktorīša un cerams, ka ātri forši uzkrausim. Varēsim lēnā garā ripināt atpakaļ uz Rīgu, kur mums jāpiegādā tas traktors. Tā kā braucam. Man tev jautājums. No. Kad tu nomainīsi spoguli? Jā, šis jautājums laikam ir populārākais komentārs manos video. Es uz vienu komentāru es zinu, ka es esmu atbildējis. Tā ir 2025. gada apņemšanās. Tā kaut kā. Esam uzkrāvuši. Ārā šausmīgs vējš šodien. Vajag augstu. Ko tu teiksi, Jānis? Ķēdējamies. Aizmugurējās no tā ķēdes krustā. Tā jau varēsim braukt. Nu, nesēju mašīnā sodīties. Braucam ārā. Ok, varētu vaļā, davai, tas jā, nāc valkā. Paldies tev. Davai, labi, čau. Davai. Tā, esam sakraušies, esam ķēdīts, sametuši tur visos stūros. Nu, novilkuši arī, nebūs tikai sametuši. Un arī posim atpakaļ uz Rīgu kaut kā tā. Kur to jākraujas no Rīgā? Jākraujos Marpē. Mums atļaujas maksvara ir šoreiz iedot pa 121. ceļu līdz 10. Tas ir caur Zemīti, Tumi, pie Tukuma apļa mēs iznāksim. Bet īstenībā, skaties Google Maps, tas pat ir kilometros, pat laikam sanāk bišķi īsāk nekā braukt caur Saldu. Bet Saldo tur vienīgais šosei forši nostājas. Laikam tur ir jauns ceļš, te jau brauksim, skatīsimies. Nebūs tik slikti. Tā kā ripojam prātīgi lēnām.
būsim atbraukuši līdz galam pie Alvaru džekiem. Tur gan viņiem office un mazie visādi kariņi stāv, bet man zvanīja mehāniķis galvenais un teica, ka lai braucot uz angāru. Nekrāmēsimies ārā pie office, arī mums ir angārs. Tā kā mēģināsim ielocīt šito garo sastāvu iekšā. Now that you're out of my life, I'm so much better. You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you, I laugh harder. You thought I wouldn't grow without you, now I'm wiser. You thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you, so I'm in. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive, I keep on surviving. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive, I keep on surviving. Thought I couldn't breathe without you, I'm inhaling. You thought I couldn't see without your perfect vision. You thought I couldn't last without you, but I'm lasting. You thought that I would die without you, but I'm living. You thought that I would fail without you, but I'm on top. You thought it would be over by now, but it won't stop. You thought that I would self-destruct, but I am still here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive, I keep on surviving. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna... Esam super ātri, es nezinu, jāprast Liegai, cik mēs izkrāmām, man liekas 5 minūtēs mēs izkrāmējam to lielo fuksīti. Paldies džekiem, cepur nost. Prieks vienmēr strādāt ar cilvēkiem, kas to darbu cenšas izdarīt kvalitīvi un laicīgi, nevis tur vilu gumiju, tā kā sveiciens Alvaru džekiem. Un braucam mēs uz bāzīti. Šodien vairāk kravu mums nekāda nav. Tā arī vienīgā krava būs bijusi, ko mēs izvedām, bet kilometri savi tur ir noskriet. Bet kas mums šodien vēl jāizdara? Jāpārāķē piekabas, jāsagatavojas rītdienai. To jūs redzēsiet tālāk video. Varbūt, jā. Un tagad jautājums, ar kādu piekabu tu šodien brauc? 3-sīgo bedri. Pašnāvnīgi. Labi, tagad mēs turpināsim runāšanu par piekabēm. Pastāsti, kādu piekabu tu šodien brauc? Šodien mēs bijām ceļā pēc fuksīšu ar Valda bedri. Tā viņa arī mēs saucam firmā, tā ir Valda bedra. 3-sīga bedra, ražot 2000. gadā. Godīgi sakot, ja man prasa man personīgu viedokli, no lielajām bedrēm man ar šito vislabāk patīk braukt, jā. Pie visām ir jāpierod. Šitais toreiz uz to gaisa vadu iespiedz, viņai pa vidu jāliek tie savienojumi, ka tu viņas noņēmis nost un zem tehniku virsū vai nost. Tā kā, bet jā, nezinu, kāpēc man šī ir, man tā liekas, es negribu samaloties, bet man tā liekas, es vecākā piekaba firmā, bet no visām piekabēm man ar viņas labāk patīk braukt. Tāpēc, ka mans gads? Varbūt, nezinu. Nē, viņi ir vienkārši, viņi ir laba darbam, smagam darbam, tā kā, nezinu. Vienkārši patīk. Labi, nosauc vienu pozitīvo lietu, kas tev šodien notika. Vienu pozitīvo labo lietu. Līga iztīrīja pusi no kabīnes. Varbūt iztīrīs otru pusi vakarā. Un viena lieta, kas tev nepatika šajā dienā. Kas man šodien nepatika? Es nezinu. Vēl jau nav piedzīvojumi man nepatīk, tie negatīvi. Tie man nepatīk, godvārds nekad nav raisījuši sajūsmu, bet laimi šodien mēs bez viņiem iztikām un visi čiki. Un kā tev patīk, ka tev pašam nav jādomā par ēšanu? Kā nav jādomā, es šodien šašlīt pat neesmu ēdis vai viss karbonādīt ar sieru. Man nav jāved, to bija jāsašmorēt, zin, tā kā daļu puišiki tojos rīlos tājas, kad meiteni blakus sēž paniņā, tājas tur karbonādes šmorē un čaus tikai brauc, tikai štopā iekšā.
Tad būtu cepurnos, un tad būtu 5 zvaigžņu viesnīca man. Tagad tikai 4,5. Jā. Labi. Esam atripojuši līdz Salaspilī, atliek izbraukt cauri Salaspilī un būsim bāzītē. Tā kā jāpārāķē piekabas. Varēsim rīpot mājās šodien laikam. Šodien darba vairāk nav. Kur te jābeidz darbi jau, ka jāgriež uz stāviet? Nu jā, ko no tevis mācos, vai tad ilgi vajag strādāt? Reizi, es arī braucu uz savu stāviet. Nu, nē, es piekabas braucu mainīt īstenībā. Jā, mums aiztaisījās dzelzceļa pārbrauktuvi ciet, un tāda viena lieta, pieņemsim, varbūt vismaz cerams, ka vienam cilvēkam radās tāds jautājums, es nezinu. Man radās. Tev radās? Kāds jautājums? Un šitas te, tas fuks, ko es vedu, viņš apmēram 30 tonnas sver, tur kopējais noteikti pār 52, jo man piekabas sver 17, mašīna ir rupi 10, tukšs sastāvs man ir 27 tonnas, un līdz ar to mums gada atļauja ir smagsvaram līdz 52 tonnām, un kā mums tas svars pārsniedz 52, tā mums tiek sūtīts šādas te Latvijas valsts ceļu speciāls vienreizējās atļaujas, kur tiek ielikt arī gabarīti, ja ir lielāk nekā gada atļaujā, kas ir pieļaujami, jo šoreiz tas fuks, kas bija platumā 3 metri, ko es varu vest viens pats bez pilota mašīnas, augstums kopējais no brauktūs nedrīkstēja pārsniegt 4,85, kas 4,80 es nomērīju, man sanāca tas augstums. Un kopējais sastāvsvars ir 58 tonnas. Tā kā, jā, tas pa lielam tā. Un tad arī, protams, te atļaujā rakstīts iekšā izsvarojums uz asīm, kāds ir pieļaujamais maksimālais. Un, protams, arī ir maršruts, kurš tev ir jāievēro, pa kuru tev ir jābrauc. Tā kā sākumā bija grūti to saprast, kā tur, bet pēc tam jau piešāvās un visus tos autoceļus caur Google Maps var arī apstīties un pats saliekt maršrutu un apmēram uz atmiņu. Pa Latviju nav tik grūti, kā ārzemēs saka braukā, tad vairāk jāpiedomā. Kas notiek, ja tu nepareizi aizbrauc? Es nezinu, kas notiek, gan jau kas slikti. Ja aptur policiju, visticamāk sodu var uzlikt, es tā pieļauju, nezinu, es parasti cenšos tās atļaujas, kā viņas tiek sūtīts, tā arī ievērot. Tā kā, jā, nav bijusi tāda reize, kad kaut ko gribētu pārkāpt kaut ko tādu, jo ar svaru, negribētos kādu tiltu ielauzt vai ko, visticamāk, 58 tonām gluži tiltu neielausta, bet, ja tur vēl lielāks var iet, tad var bēdīgi tas izbeigties. Tā kā, labāk neriskēt. Kaut kā tā. Un beidzot, vilciens aizbrauc, varēsim braukt uz bāzīti. Vienu mazo fortiņu palietām. Jā, esam bāzītē, āķēsim lielo valdu bedru nost. Un es atceros vienā vidīkā bija apakšā komentārs, lai es pastāstot nedaudz sīkāk, kā tās piekabas stūrējās. Ne visas piekabas stūrējās, tālāk mums ir stašu piekabas, stašu semiks, ko mums būs jāāķē klāt. Šis nestūrējās, viņš stūrējās uz inerci, viņam pēdējie 2 riteņi stūrējās tilti. Bet šitās zemās bedras, kas ir, un ir arī mums šādi semiki, kuriem visi tilti stūrējās, tad viņām nāk lūk šādi te pults, varbūt šādi, varbūt nedaudz savādāka, bet princips ir 3 pogas, viņu ieslēdz pa kreisi, pa labi. Un principā, tā kā mēs braucam, sadlos iekšā ir ķīles, ka es noāķiešu, es varu parādīt, un tas palīdz saprast, kā tai piekabai ir jāgrozās, bet atsevišķos gadījumos pēc vajadzības mēs paši varam vēl viņu piekoriģēt ar pultu pa labi, pa kreisi, pagrozot riteņus atkarīt. Šaurās vietās jāiebrauc vai asāki pagriezieni, dažādas tās situācijas. Ja. Tā kā, labi. Cik viņai gara ir piekaba? Piekabi pati, es nezinu, bet ar mašīnu kopējais garums ir 20,5 vai 21 metrs. Tiem, kas nezinu, varbūt, kas ar fūrām ikdienā nebraukā standarta fūra, standarta tenta puspiekaba RFs garumā ir 16,5 metri, ja es nekļūdos, tad šis ir pa 4 metriem garāks, standartā savilkts. Šim opcija vēl ir tāda, ka viņam iekšā ir teleskops, vēl 5,5 metri viņš jau teleskops bīdās ārā, tā kā kopējais garums tur sasniedz 26 metri, laikam sanāk, 26-27 metri kopējais garums var būt sastāvā. Un apļus grūti izbraukt? Kas tad? Mazos apļus. Ar šo garumu ir nedaudz jāpiedomā, gluži nevar braukt. Tad tas esi tu, kas visu izbraukā? Nē, es neesmu apļos braucis pa barģūriem. Šeit ir sūkņa iedarbināšanas poga, un šis kloķis ir tas, kas ceļ uz augstu piekabi, un šie 2 ir tas, kas nolaiž atbalstu. Jā, es to māku, tas ir viegli, vai ne? Jā.
Tikai vienīgais samīts nav nomainīts, bet, nu, princips tāds ir, jā. Tā kā pacēls es viņai, galvenais, ka novērķē viņi ir jāpaceļ tā, lai ir nost no sadliem, un tad lēnām var braukt. Noņemsim gaisu trauks un gaismu tāpēc. Aizvien piekab nost. Brauc uz fūrēm visiem tāds kabelis nav. Šis ir elektrības kabelis, kas palīdz piekabs elektromotoram pumpēt eļļu. Un tādā veidā arī es viņu var piestūrēt un celt uz augšu uz leju. Tā kā šāds kabelis ir pa lielam tikai tādā spectehnikā, varētu tā nosaukt laikam lielāko piestūru. Runātais par to tur tēmu, kā tās piekabes stūrējās. Tie, kas zina nedaudz piekabju uzbūvi, vilcējiem virsū ir sedli, kuros iet iekšā piekabes tapa. Bet šajām piekabēm, kuras stūrējās, viņām aizmugurē vēl nāk ķīlis, kas iet iekšā sedla aizmugurē, viņš iespiežās. Līdz ar to, kā es griežu pagriezienu ar piekabi, šis staigā uz vienu vai otru pusi pretēji piekabes riteņus arī groza. Un tas, teiksim, tā automātiski stūrē tos piekabes riteņus. Tā kā, labi, āķējam otru piekabīti klāt un braucam tālāk. Tāda mums ciemiņiem. Vienmēr pārbaudām, vai tapa ir iekritus vietā un liekam gaisa vadus. Principā būsim teks jāpaceļ un būsim gatavi braukt. Tā, esam pabeiguši iepriekšējo reizi to fuksīti, ko aizdām. Esam šodien nobraukuši 389 km ar vidējo patēriņu 37,9 litri. Nu, priekš tā svara vest 58 tonu sastāvu nav nemaz tik slikti laikam. Nu, es biju dzirdējis, ka šitā mašīna laikam mums esot visa ekonomiskākā visā kompānijā. Tā kā Ko tagad? nav slikti, starp citu, jā. Tie, kas nezina, es braucu ar 450. 450 zirga skānī. Godīgi sakot, nevar sūdzēties. Es nezinu, vai nu man viņa ir kaut kāda uber krutā, bet, nu, velk viņa godu vārds labi. Tā kā, labi, davai, ripojam uz māju pusi. Čurjam. Esam veiksmīgi atripojuši līdz Jūrmalas šosē, palikuši pēdējās, cik man ir līdz mājām, kaut kāds 15-20 minūtes no šejienes, un mājās pat būsim, no 6 būsim mājās, teikšu tā, ļoti laicīgi darbdienu būsim pabeiguši. Tā kā, jā. Labrīt! Ir ceturtdienas rīts, es jau vedu otro modulīti. Beidzot Līga man pievienojās, mans operators izgulējās, atpūtās, lai jums skatītājiem ir ideāli kadri. Un tā kā, ja ar kadriem kaut kas slikts, droši rakstiet komentāros. Vainojam Līgu, nevis man. Tā kā, jā, mēs ar Valdi vedam moduļus, priekšā mums ir Koļa pilots, aizmugurē Matīs. Jā, man Big Bags iedeva tukšos. Man jau, tā kā es pirmo modulu krāmēju, man jau prasīja, kur Big Bag, es saku, man neko nedeva. Jā, es man tagad iedēju jāatcerās augšā, ka man ir kaut kāds, nezinu, krāts, tā nav laikam, bet kaut kāds kastas vēl salīk augšā kartītī. Jā, tā kā esam mēs Tukumiņā uzkrāmējušies moduļus un braucam mēs uz Jelgavu. Nav jau tālu jābrauc, stundas brauciens. Un šodien mums ar Valdi katram pa 3 kastītēm jāaizved moduļiem. Pēc tam kopā no tādiem kastītēm sanāk liela, milzīga, skaista dzīvokļu māja. Tā kā laižam! Ripojam. Tūlīt jau būsim Jelgavā. Un tikko pienāca ziņa, ka mēs esam apsteiguši grafiku. Un būs nedaudz jāpagaida, ka mēs vēl nebraucam objektā iekšā. Ne ātrāk kā bez 10-11. Tāpēc, kad viņiem tur laikam jātiek galā ar iepriekš atvestajiem. Ja mēs kopā braucam 4 smagās mašīnas, 4 piloti. Un mēs ar Valdu esam šajā konvojā un ir vēl divi puiši no Tukuma,
kas brauc otrā konvojā, līdz ar to katrs mēs aizdām pa 3 moduļiem, vienā dienā 12 moduļi, tas ir vienu stāvu mēs saliekam vienā dienā dzīvokļu mājā. Tā kā jā, galvenais šajā maršrutā izvairīties no barjerām un kokiem, tur koku zari dažās vietās ir tādi zemāki, kas var aizķert to māju un pēc idejas un plēvē ir ietīta, bet zin kā to pašiem negribas sevišķi. Tā kā, principā nekas sarežģīts nav, braucam, strādājam. Pastāst, cikos tev sākās darba diena? Šorīt darba diena sākās 6:30, man bija jābūt Tukumā, pat cik es vakar biju aizbraucis smago līdz mājām, man no mājām bija 40 minūtes ko braukt, plus no rīta degvielu ielais, 5:30 no mājām izbraucu šorīt, tā kā pus 6 es sācu savu māju. Agri? Jā. reizēm tā gadās, kad sanāk agrāk sāk. Sanāk visu nāk. Paldies! Dažādi. Man šodien maiņa sākās 9. Jā. Vēlāk pat. Valdis aizbrauc savu mazo Lego klucīti izkrāmēt. Mēs sēžam gaidam. Valdis izkrāsies pirmais, un tad mēs varēsim braukt iekšā. Bet, nu, visticamāk sanāks pusstundu pauzīt. Tā kā, jā. Pūšamies! Man vēl 8 minūti. Kad tu esi meiteni dabūjis, ja, kamēr stāvēji? Nu, jā, tev arī jāpacenšot. Jā, esam atbraukuši Jelgavā, Valdis jau ir izkrāvies, manipulators izbrauc ārā, kas atved laikam kāpnes, un šitai mājai, kas es 5. stāvā jau tur es 3 moduļus jau atvedis, tā kā iepriekš. Nu, tas tā kā 5. Jā, protams. Insane, inside, the danger gets me high. Can't help myself, got secrets I can't tell. I love the smell of gasoline. I light the match to taste the heat. I've always liked to play with fire. To play with fire. Jā, nu? I like the edge. My Nu, ies pa fūristu? Hot blood, these veins. My pleasure is their pain. I love to watch the castles burn. These golden ashes turn to dirt. I've always liked to play with fire. Play with fire. Play with fire. Fire, fire. I've always liked to play with fire. Watching as the flames get higher. I've always liked to play with. Rite of passage, classic havoc, matching the gas tank. Ooh, that's right, shit. Unstoppable, legendary animal. Digital justice, now you're gonna know what's hail to the king and queen of the ruckus. Young money wired, no denying. I've always liked to play with fire. Esam atveduši trešo moduļu kastīti uz Jelgavu. Valdis aizbrauc izkrauties. Es te saruļēju siksnas. Tā kā izkrausies, Valdis jau dabūja nākamo iekraušanos. Viņš brauks uz Latgales pusi pēc kombaiņa. Man pagaidām klusums. Tā kā varbūt uz bāzi un tad mājās, bet varbūt arī kaut kur šovakar prom. Nav nejausmas. Tā kā tas arī viss. Kaut kā tā pagāja viena diena traileris dzīvē, kas izvērtās 2 dienās.
Tā kā paldies, ka noskatījāties. Tiekamies uz ceļiem un nākamajos video. Paldies, Līgai. Nē, čuriu.